par auditoru atklātajām uzrēķiniem. Jā, bet tās bažas ir par to, ka tas ir zem tirgus vērtības. Tātad lielu daļu bažas izplata politiskie konkurenti. Ja cena atbilst realitātei, tad tas ir zem tirgus vērtības, zem tā, ko valsts varētu iet. Tirgus vērtība ir tāda. Jūs sakat, tas par kādu var pārdot? Par tiem cipariem. Nē, es vienkārši kā pašais ierindas pilsonis savā laikā mēs, lai glābtu Pāreksu, pazaudējām +2 miljardu apmēram eiro, ja? Un tagad mēs it kā varbūt iegūsim, es nezinu, jūs sakiet 60, nu es teikšu varbūt 90, ja? Vai kaut ko tādu. Jautājums, cik milzīgi zaudējumi no tā visa mūsu valstī būs? Cik milzīgi zaudējumi būs valstī? Šādas informācijas man nav. Ieguldīti +1 miljardus pensionāru naudas tika 2008. gada beigās, un es domāju, ka Dombrovska valdība ir darījusi ļoti daudz, lai atgūtu, un lielākā daļa jau ir atgūta šīs naudas. Un arī tas, ka Citadele ir ar peļņu, ir arī Dombrovska valdības nopelns. Dombrovskis saņēma banku ar galīgi lieliem zaudējumiem. Nē, nu, Dombrovskis nevadīja banku. Valdība un tie lēmumi. Par ēnu ekonomiku. Rērkungs, jūsu programmā minēts precīzi palielināt nodokļu ieņēmumus budžetā sabiedrības vajadzībām, aktīvi īstenojot ēnu ekonomikas apkarošanas plānu. Piemēram, pērn ēnu ekonomikas īpatsvars ir pat pieaudzis, un tas ir laikā, kad vienotība joprojām ir pie varas. Varbūt jūs varat nosaukt precīzu konkrētu mehānismu, kā ir paredzēts mazināt ēnu ekonomiku, ja iepriekšējie nedarbojas. Tātad iepriekšējie darbojās, un bija ēnu ekonomikas apkarošanas plāns, un bija ēnu ekonomikas apkarošanas padoma. Kad tika izveidot šī padoma, un plāns bija apmēram 40% ēnu ekonomika, un ēnu ekonomika samazinājās 3 gadu laikā līdz 17%. Bet tagad mēs runājam par 26%. Tad varbūt 27. bija pašapmierinātība par šo procesu, un tika likvidēta apkarošanas padoma, un tika likvidēts apkarošanas plāns. Un tieši gada laikā no 17 uz 23. Tad jūs plānojat iedarbināt atkal to pašu plānu? Mēs neplānojam iedarbināt. Šo otrdienu tika apstiprināts plāns un apstiprināta padome, kuru vadīs premjerministre un kur būs starpdienestu darba grupas, kas koordinēs šo darbu. Nevis katra iestāde atsevišķi, bet tiks koordinēts darbs, gan muitas darbs, gan finanšu policijas darbs, gan valsts ieņēmumu dienestu. Kalviškungs, vai tajā, ko Rērkungs saka, jūs saklausāt iespēju apkarot ēnu ekonomiku zem 30%, kā tas ir šobrīd? Jā, nu redziet, es vispār šo jautājumu sadalītu, jo mēs ļoti daudz runājam par ēnu ekonomiku, par kaut ko netveram. Redziet, visā pasaulē normāls ēnu ekonomikas rādītājs ir 10–15%, no to pat neviens īpaši necīnās, jo, piemēram, auklītes, gludinātājs, mājkalpotājs, tie paši varbūt mazu remontu veicēji, kas ir privāti personas. Mums ir divreiz vairāk. Iespējams, ka pat vēl vairāk. Ja šiem cilvēkiem uzsāk karu, tad tas ir bezjēdzīgs karš, jo viņi praktiski nopelna tikai savu iztikas līdzekļus, pie tam no naudas, par kuru ir samaksāti visi nodokļi. Es esmu samaksājis visu nodokļus par to. Vai es izdzeru šņabu pudeli, vai nopērku gaļas gabalu, vai samaksāju auklītē, tā jau ir mana darīšana. Un to es neuzskatu par ēnu ekonomiku. Ēnu ekonomika ir lielās nodokļu izkrāpšanas schēmas. Un tās ir visefektīgākais, ko varētu valdība apkarot. Un Latvija, diemžēl, ir otrā vietā no beigām PVN iekasēšanā. Un mums jau komisija vairākus gadus brīdina par to, ka pievienotās vērtības nodoklis Latvijā tiek izkrāpts lielākos apmēros. Ja mēs tiktu ar šo problēmu galā, un grāmatvediski jāsaka, ka pēdas pievienotās vērtības nodokļu izkrāpšanas schēmām nav iespējams noslēpt. Viņas vienmēr ir atrodamas izmeklēšanas gaitā, to vai kurš auditors vai grāmatvedis jums var apstiprināt, vai ne? Ja mēs šai tēmai pievērstu uzmanību, tad mēs varētu plūkt laurus ēnu ekonomikas apkarošanā. Bet, diemžēl, mums pat nav izveidota, kā saka, blitzbrigāde, kas ar šo problēmu cīnās. Mēs dzirdam vienu gadījumu, otru gadījumu, bet tāda blitzbrigāde, kas tiešām cīnītos ar PVN izkrāpšanas schēmām, tāda mums nav. Un es tam pirmām kārtām pievērstu uzmanību šai lietai. Bet programmā jūs un par to otrām nekā kārtām vēl viena vieta, kurā vietā cilvēki mēģina izvairīties no nodokļiem, ir gan uzņēmuma ienākuma nodoklis, gan personīgais ienākuma nodoklis, maksājot, teiksim, mazākas varbūt algas un tā tālāk. Tur ir arī savi instrumenti, kādā veidā to cīnīties. Un
Es skatos, ka nākošā gada budžetā vienotība grib atjaunot nodokļu iemaksas griestus, tādā veidā varbūt ļaujot legalizēties lielajām algām, kas 5 gadus bija apturēti. Ja? Un dabīgi tās kompānijas, kas varēja atļauties saviem vadītājiem maksāt lielas algas, acīm redzot to darīja paslepus. Ja tagad šie griesti tiks pieņemti, tad pieņemsim, mēs uzreiz redzēsim pavisam citu ainu, cik saņem vadošo kompāniju vadītāju. Paldies. Tagad ķeramies klāt mājas darba sadaļai. Mēs lūdzam duelantus, kas ierodas 900 sekundēs, novērtēt savu oponentu lielākās kļūdas līdzinājā darbībā un jūs iespēju novērtēt to, ko tad Rēra kungs ir sastrādājis šķērsām. Jūsuprāt, lielākā kļūda? Ziniet, es ar Rēra kungu strādāju vienā valdībā. Tad vēl jau vairāk jūs labi zināt. Un, ziniet, es nedomāju, ka man būtu jānorāda uz viņu kļūdām. Viņam pašam tas ir zināms, ko viņš ir. Jūs zināt, kuras ir jūsu kļūdas? Nē. Jūs norādīsiet. Nē, es atturēšos, lai nu tas paliek. Rēra kungs, lūdzu. Es Līdzīgs jautājums par gribētu teikt tā, ka man nav īpaši pret Kalvīšu kungu pateikt kāds jūs kopā esat strādājuši, jā. Nevis Kalvīšu kungs arī labi zina. Tas ir ļoti labi. Es domāju, ka sabiedrība zina gan jebkura ministra kļūdas problēmas, arī manējās. Ja? Bet, teiksim, es domāju, ka vislielākā kļūda ir tā, ka premjeru partija, atgriežoties politikā, reklāmas kampaņās izmanto klajus melus. Un šie klajie meli ir par Citadeles pārdošanas procesu. Pirmkārt, ir skaidrs, es domāju, ka daudzi zina, kāpēc tiek pārdota Citadele. Un Citadele tiek pārdota tāpēc, ka Godmaņkungs, iegrūžot pensionāru naudu Pareks bankā, glābjot savus paziņas draugus, ja, parakstīja apņemšanos. Un apņemšanās ir tāda, ka Eiropas Savienībā nav iespējams valdībām vai valstīm uzturēt komercbankas finanšu sektorā. Līdz ar to ir šī banka jau bija zināms, ka viņa būs jāpārdod. Dombrovskis mainīja divreiz. Man kļūda vai Kalvīšu? Ziniet, atvainojiet, nu gan es izmantošu iespēju kaut ko pateikt. Rēra kungs, nu jūs iebraucāt pilnīgā grāvē. Tas bija vispār kopējs valsts lēmums glābt valsts finansu sistēmu. Tas, ka jūs slēpāties ar savu partiju krūmos un tajā liktenīgajā naktī, kad vajadzēja balsot par valsts finansu sistēmas glābšanu sakarā ar Pareks un aizdevumu, ko mums piešķīra Eiropas un Eiropas komisija, jūs balsojāt pret šo aizdevumu. Tad, kad Dombrovskis atnāca pie varas, viss jau bija gatavs, nauda bija saņemta, līgumi bija parakstīti, viņam tikai atlika šo naudu iztērēt, ko viņš arī veiksmīgi savas premjerēšanas laikā 6 miljārdus iztērēja naudas, glābjot šo valsti. Tikai nekas. Nevajag šobrīd maldināt. Kalvīšu kungs, kas ir jūsu jautājums Rēra kungam? Viss tika saņemts, bet nekas netika izpildīts. Un jūs praktiski Godmaņu, nevis jūs, bet Godmaņu valdība ievestu Latviju Grieķijas scenārijā, kur jau 7 gadus nekas nemainās. Tas ir punkts 1. Un par aizmukšanu, Kalvīšu kungs, Tautas partija, tad, kad kasīte bija tukša, aizlaidās no valdības 6 mēnešus pirms vēlēšanām visgrūtākajā posmā, visgrūtākajā laikā mūsu valstī. Ja? Tautas partija bija tā, kura aizlaidās no valdības. Nu, lai nu paliek Tautas partija, kura šobrīd ir likvidēta, bet tomēr... Kāds ir jūsu jautājums, Rēra kungs? Es gribu atbildēt, jūs šobrīd nestāsiet patiesību. Dombrovskis pārņēma valdību jau ar sagatavotiem visiem lēmumiem. Viņam tikai atlika saņemt naudu un viņu iztērēt, ko viņš arī veiksmīgi iztērē. Kalvīšu kungs, kāds ir jūsu jautājums Rēra kungam? Nu, ko lai es Rēra kungam pajautāju? Nu, teiksim, es esmu bažīgs, es jau vakardien jautāju Viņķeles kundzei, to es esmu bažīgs par to, ka vispār nākušā gada budžeta situācija izskatās ļoti bēdīgi. Un mēs redzam, ekonomika stājās daudzās jomās, un embargo mums nekādu īpašu iegūmu ekonomikai, protams, nedos. Un esmu dzirdējis, ka Vilka kungam ir plāns palielināt pienotās vērtības nodokli, nākošais gads jau savādāk būs grūti sabalansēt budžetu. Es gan zinu, ko Rēra kungs man atbildēs, bet tā varētu būt diezgan liela realitāte, kad nākošā gada budžetā valdošiem nāksies palielināt nodokļus, nevis samazināt. Jautājums ir par to, vai PVN tiks palielināts. Jā, nu, tas bija 2 dienas atpakaļ. Kalvīšu kungs vajag uzlabot atmiņu. Viņķeles kundze jau par to jautājumu atbildēja. Un viennozīmīgi pateikšu, ka politiski šāds lēmums nevienā pat netika izskatīts ne valdē, ne valdībā. Vilka kungs ir viens no
top 5 lielākiem finanšu speciālistiem. Tas skaidrs jautājums ir par PVN. Es pateicu, nebūs PVN palielinājums nākamgad. Un Vilka kungs savus spriedumus izteica kā viens no, es domāju, viens no gudrākiem ekonomistiem, viens no gudrākiem finansistiem valstī. Viņš eksperts, viņš savu ekspertu viedokli, bet politiķiem ir politiskā realitāte, un mums ir jāsavieno ekspertu viedoklis ar politisko realitāti. Mūsu atbilde šim ir ēnu ekonomikas apkarošana, minimālās algas celšana nākamgad pa 40 PVN palielināts netiks. PVN palielināts netiks. Paldies. Mēs jau to, ka Vilka kungs to ierosina, jūs kā politiķi sakat, ka to nevar izdarīt. Rēra kungs, jūsu jautājums Aigaram Kalvītim. Tā,